Būsim atklāti, nebijām gaidījuši, ka raidījumam de facto Latvijā būs jāsaskaras ar tik autoritatīvu pašvaldības priekšsēdētāju vadības stilu, kāds vairāk raksturīgs komunistiskām valstīm. Notikums pats par sevi ievērību negūtu, ja pēc tam nesekotu neadekvāta rīcība. Brocēnu novada domas priekšsēdētājs svētku laikā iedzīvotāju priekšā nespēja aizdegt ugunskura. Ja daudzi šādā reizē situāciju mēģinātu glābt, piemēram, ar kādu joku, šajā gadījumā sākās raganu medības. Rezultātā nolemts atbrīvot kultūras centra darbinieces, jo viņu vadītās iestādes pagalmā bija izvietots nedegošais malkas krāvums. Plašāk stāsta Linda Bagone. Situācija Brocēnos izvērsusies traģikomiski. Komiski tā ir vērotājiem no malas. Šķiet, ka Latvijā sen ir pagājuši tie laiki, kad partijas darboņu neveiksmes dēļ cieši padotie. Tomēr traģiski tā ir 3 Brocēnu kultūras centra darbiniecēm. Viņām visticamāk būs jāzaudē darbs. Man ir izdots rīkojums līdz 14. datumam, ka viņš nedrīkst atrasties Brocēnu kultūras un izglītības centrā un nedrīkst pildīt direktoras pienākumus. Tajā dienā, kad man it kā pieņēma darbā, pēc 6 gadiem man bija jāraksta atlūgums. Šobrīd rīkojums vēl nav izdots, bet es to jau gaidu. Konflikts starp kultūras darbiniecēm un Brocēnu novada domas priekšsēdētāju Arvīdu Mēteru izcēlās Lažplēša dienas vakarā. Brocēnu vidusskola rīkoja lāpu gājienu. To plaši aprakstīja vietējais laikraksts. Taču tā kā pie mācību iestādes bija ceļa remonts, pasākumu kulmināciju, himnas dziedāšanu un ugunskura aizdegšanu nolēma organizēt aiz kultūras centra ēkas. Ugunskura aizdegt vajadzēja domas priekšsēdētājam Mēteram. Taču ovāciju vietā Mēters esot piedzīvojis kaunu un negodu savu vēlētāju priekšā. Ugunskurs tā arī neaizdegās. Tas pasākums bija tāds apkaunojošs jums, ka jūs nevarējāt? No vienas puses, jā, iedzīvotāji uzskatīja, jo es pats arī piedalījos tajā pasākumā, kā iedzīvotājs, tad prasīja, kā tad tā priekšnieka, redzēt šitā un tā. Pārmetumi mums, ka viņš nevarēja aizdedzināt, ka mēs atsakamies rīkot valsts svētkus, kaut gan mūsu prioritāte ir 18. novembris svētki. Malku, kas joprojām redzam pie kultūras centra, esot sagādājis uzņēmums Brocēnu ceļš, taču tā nesot bijusi piemērota. Atvedis lapjus augšņus, lielus resnus, un neviens nepadomāja, ka viņi var neaizkurēties, jo viņi bija slapji. Un, lai degtu, ir jābūt tomēr sausai malkai. Jau aiznākamajā dienā 3 kultūras centra darbinieces bija saukts uz tikšanos ar domas priekšsēdētāju Mēteru. Sievietes nojausdams ko nelabu, līdz paņēma diktofonu un sarunu ierakstīja. To, ko es pats izjūtu, ko pazemojam, kas notikās tur, un man viens jautā uzreiz, vai mēs vienojamies uz 3 raksta atlūgumu, vai 21. datumā tas liek uz domas sēdi un izsaka viņš neuzskatīt. Pēc 3 lapas jūs izdomāt. Vai 21. mēs izsakam jūs neuzskatīt, jūs zaudējat uzskatīt mūsu acīs, kāds tiesības deputātiem ir, un jūs varat būt brīvi, vai mēs uz vienošanos pamatu vienojamies nevis. Darbiniece atlūgumu neuzrakstīja, toties domas sēdē direktorei izteica rājienu. Turklāt kopš novembra nepārtraukti kultūras centra darbības nodrošināšanā esot meklēti pārkāpumi. Te neesot darba grafika, te darbiniece 8 no rīta neesot bijušas darbā. Viss tas, kas te šeit tālāk notiek, tā ir ieganstu meklēšana, lai realizētu to, kas izskanēja 13. novembrī, atbrīvotu 3 radošus cilvēkus no darba. Es domāju, ka tas pilnīgi garā neviens, jo arī man opozīcijas deputāti jau vairākas reizes uzbruka pa kultūras namā. Es viņus vienmēr esmu aizstāvis, man tas tagad mazliet tādā, nesaprašana arī principā ar visiem tiem sarakstiem, ar visiem tiem paskaidrojumiem, ko viņi snieguši rakstiski. Tad tik tiešām izskatās tā, ka viņi nav atbilstoši savam ieņemamam amatam. Draudi īstenojušies oficiālā dokumentā. Piektdien Brocēnu kultūras centra direktors saņēma rīkojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Viņa, tāpat kā pārējās darbinieces, to apstrīdēs tiesā.
Šīs absurdās situācijas risināšanā iesaistīta arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Šajā vēstulē ministrijas pārstāvji norāda, ka nesot pieļaujama tāda pašvaldības vadītāja attieksme pret cilvēkiem, kas pazemo to godu un cieņu. Taču tajā pašā laikā ministrijas kompetencē neietilpstot domes amatpersonu morālās uzvedības pārbaude. Ja arī jums ir ko pastāstīt par savu pašvaldību, rakstiet mums defakto@ltv.lv. Tas šai reizei viss. Uz redzēšanos!